kungi, dārgie viesi. Prieks jums redzēt šajā leģendārajā vietā tik elegantus. Gribēju pateikt, ka pēc 5 minūtēm es mīļprāt jūs aicināšu iekārtoties ceremonijas vietā. Man piekodināja pateikt, ka obligāti ir jāizdara visas tās lietas, kas ir jāizdara, jo pēc tam, ja iesim tur, tad ārā tik nevarēs vēl 45 minūtes. On the moon, back home where we're from, digging your company, days just begun. Nowadays the waves spread high as we crash on the ocean floor, dusting off the days that you wore when life was new and strange, taking us back for a change. So sweet to me, bringing treats back from the food trailer. Kicking back, feeling lazy. Tripping around the house, been away too long. Spinning me on. Dāmas un kungi, dārgie kāzu viesi, cienījamās ģimenes, cienījamie vecāki, cienījamie vecvecāki, Karina un Evola. Jau gadsimtiem pasaules viedie un filozofi mēģina atšķitināt, kas ir mīlestība, un nonāk pie viena konsensusa. Mīlestība ir pati maģiskākā un skaistākā lieta pasaulē. Tā veldzina, tā veldzē, tā dod spēku un tā iedvesmo. Bet ir jāsaprot, ka mīlestība nav iemīlēšanās dzirksts vai kaislības izvirdums. Mīlestība, līdzīgi kā laulība, ir kompromisi, ir lojalitāte, respekts, kompromisi, otra cilvēka mīnus pieņemšana un izaugsme ilgtermiņā. Mīlestība ir skaista gan darbos, gan vārdos. Tāpēc ieklausīsimies, cik skaisti mīlestība ir ietērpis savās vārsmās 17. gadsimta romantismu dzejnieks Persijs Bysshe Šelijs. Strūkla, kas sajaucas ar upi, un upes ar okeānu. Debesu vēji sajaucas ar saldām emocijām. Nekas pasaulē nav viens. Visas lietas pēc likuma ir dievišķas, vienā garā tam satikties un sajaukties. Redzēt, kā kalni skūpstās augstu debesīs, un viļņi saspiež viens otru, kā saules gaisma aptver zemi, un mēnesis stari skūpsta jūru. Ko tas viss būtu vispār vērts, ja to pieredzētu es viens? Bez tevis. Skatoties šīs bildes, es uzdevu savu jautājumu, kāda ir dzīves jēga? Un man atbilde ir 3 vārdi. Dzīvība, laiks un izvēle. Mums katram dot dzīvība, kāds nezināms laiks uz zemeslodes, un tad ir jāizdara pareizās izvēles. Jūs katrs nācāt šajā pasaulē, pavadījāt laiku individuāli, un tad izdarījāt pareizo izvēli tālāk doties kopā. Bet, lai dotos kopā, likteņa lēmējiem bija jāsaved jūs.
Citi iepazīstas kafejnīcā, citi bibliotēkā, citi vispār nesatiekas, bet ir tādi cilvēki, kuri pārtrenējas un dodas pie fizioterapeita, kurš kļūst par mīlas dakteri un izārstē tik labi, ka jau pēc pirmā randiņa, paejot 1000 dienām, pārsteidzoši, abi cilvēki nokļūst Francijā, Parīzē, Starmešu gaismās pie Eifeļa, nedaudz krūmos, un tur atbalsojas dižais jā. Jūs esat izdarījuši pareizo izvēli. Tālāk doties kopā. Tev vajag justies vienmēr jaunam, skaistam. Tev vajag justies vienmēr jaunam, skaistam. Tev vajag Jums kopā ir bijis tik daudz skaistu momentu, fragmentu, dēku un piedzīvojumu. Bet tagad sāks laulība. Laulība var būt rāma un mierpilna, bet tā var būt arī bangojoša un mutuļojoša. Laulība ir ilgtermiņa projekts un ir māksla rūpēties par to, lai tā būtu saticīga. Tāpēc no cilvēka, kurš ir 6 gadus veiksmīgā laulībā, no manis, es vēlos jums sniegt laimīgas laulības rokas grāmatu. Kas ir jādara, lai jūsu laulība būtu laimīga? Ir jārunājas savā starpā. Klusēšana sudrabs, runāšana zeltiņš. Ir jāpieskaras. Jums jāpieskaras it visam, kur jūs viens otru sajust varat. Ir jāuzticas. Iekļūstiet sarkanajā grāmatā un paliekat viens otram uzticīgi. Ir jāmīlējas. Biežāk esiet tuvāk viens otram kaili, lai neredzētu, kur viens sākas un kur otrs beidzas. Ir jāpiekāpjas. Dažreiz spurēnēm ego jāspēr solis atpakaļ, lai pēc tam spērtu 2 uz priekšu. Ir jāatbalsta. Evalds tevi cels uz pleciem, tu viņu cildināsi. Kopā jūs varēsiet visu. Ir jāskūpstās, jo visstiprākais skūps ir tas, kurš atkārtojas atkal un atkal ar vienu to pašu cilvēku. Ir jāsmējās. Vīru un sievas smiekli unisonā ir labākais, ko visumam dzirdēt. Un ir jāmīl. Nav nekā skaistāk kā mīlēt un būt mīlētam. Tad nostiprināsim šos likumus un jūsu mīlestību ar zvērstiem. Mīļā, no šī brīža es apsolu tev mīlēt mūžīgi. Tu esi mana līdzgaitniece, man labākā draudzene, man mīlīgā mīļotāja. Vienalga, kas nāks mūsu kopīgajā ceļā. Gan labajos dzīves brīžos, gan grūtībās. Es rūpēšos par tevi, es cienīšu tevi, es atbalstīšu tevi, es darbošos kopā ar tevi un būšu tev blakus. Šodien draugi, ģimenes un tavā priekšā es apsolos tev mīlēt un būt tev uzticīgs, kamēr vien mēs dzīvosim. No šī brīža es apsolu tevi mīlēt mūžīgi. Tu esi mans līdzgaitnieks, mans labākais draugs, mans vienīgais mīļotais. Vienalga, kas nāks mūsu kopīgajā ceļā. Gan labajos dzīves brīžos, gan grūtībās. Es cienīšu tevi, es atbalstīšu tevi, es darbošos kopā ar tevi un būšu tev blakus. Šodien draugu un ģimenes un tavā priekšā es apsolu tev mīlēt un būt tev uzticīgs, kamēr vien abi dzīvosim. Tagad nostiprināsim jūsu zvērestus ar bezgalīgo mīlestības simbolu gradzaviem. Dāmas un kungi, dārgie viesi, ar man dotajām pilnvarām no Afrodītes un Erota es jūs pasludinu par vīru un sievu. Vīrs var noskustīt savu sievu. Ar aplausiem!
to worry, girl. Love's no problem in my hands. Just know I really, really love you. And in your heart I'd be a big man. Hey lover, won't you treat me right? Trīs kādreiz ķermeņa daļas, kas tev visvairāk fascinē. Smadzenes, smēle un dibens. Vēl zīmīgākos žestus vai mīļus. Oh, Dievs. Mēs ar jums esam tikušies 3 reizes. 2 reizes speciāli sarunājam par kāzām un 1 reizi netīšām. Pēc tām 2 reizēm jau tā pieredze nogulsnējas tādu, ka es varu izteikt savu verdiktu un savus domas par to, kāds ir jaunais pāris. Un jūs esat mērķtiecīgi, jūs esat ambiciozi, jūs esat sirsnīgi un jūs esat pāris, kas viens otru mīl, kas man ir ļoti svarīgi kā Davida Vestaram. To es redzēju ceremonijā, kas bija saviņojoši, to es redzēju Evalda skatienā. Jūsu atbildēs maniem jautājumiem, tā ir lieta, kas man ļoti uzrunā. 3. reize, kad mēs tikāmies bija netīšām, es vadīju Esplanādē basketbola studijas, un man bija pauze, un es eju atvalcēties, un nāk pretī, vai jūs stāv pretī Evalda skatienu, un saka, čau, Renāt, 5. reize mēs tikāmies aprīlī. Un es skatos, tā kā vaigstu un silueti ir redzēti, bet es nesaprotu, kas tie ir par cilvēkiem. Un es čau, un kā jums ir? Parunājos, es reizēju, nāk atpakaļ, un saka, Renāt, tu mums vadīsies par kādas oktobrī. Es saku, jā! Jā! Paldies, ka ieradāties. Negribu to novedēt līdz pašai pateicībai, bet pateikt vairāk, kopš mēs skatīties kopā, kopš 19. gada 12. decembra. Ir pasaule bijusi ļoti dažādīgi un redzējusi dažādākos pārbaudījumus, piedzīvojumus, tāpēc tiešām ierašanās ir kaut kas tāds un iespēja vispār visiem kopā, vienā telpā, vienā kompānijā, visiem draugiem, radiem. Pasākums ir jau liela dāvana. Redzot to, kā jūs viens otram skatāties acīs, kā jūs izturēties viens ar otru, tur viss būs labi un ilgi un laimīgi. Izbaudiet un cieniet viens otru un mīliet viens otru. Tas būtu mans novēlējums. You'll never know how many dreams I dreamed about you, or just how empty they all seem. Lai tur vai kas, jūs abus ļoti mīlu un cienu. Un jūs no draugiem esat kļuvuši par mūsu ģimeni un nav 2 citi cilvēki, kam es vēlētu vairāk laimi, kā jums abiem. Priekā par kalpojumu. Es novēlu jums turpināt mirdzēt, būt tik skaistam pārim vienmēr tiekties uz kalna virsotnēm un uz augstākajiem mērķiem. Un es ticu, ka jums tas vienmēr izdosies. Es jūs mīlu, es jūs cienu un esiet fucking lieliski vienmēr.
gatavi cepienam? Vai visi ir gatavi rostam? Nedaudz uzgrilēt? Tāpēc man ir ārkārtīgi liels prieks jums prezentēt the one and only komediāta patrons Maksims Ivaškevičs! Joku karalis Maksims Ivaškevičs! Un svidināšanas ķeizars Maksims Ivaškevičs! Varbūt visi nezina, bet Evalds Karību sauc īvārdiņā par susuru. Un kad es googlēju iemetu vārdu susurs, man izskatās šitādu brīdi. Evaldu sievu sauc par žurgu ar tikai māsi. Mošu vārdu labāk. Each time I try to find someone to take a Karīne ir kāpusi pa sociālās hierarhijas kāpē, jo mūsu šī vakara vedēja kāzās. Karīne bija okur, Viņa bija mūsu viens. Uz viņu man izstādēs pīdē. Viņa bija tur ar mērķi, ja izšķirsies, tad viņu aizmālēs ciet, jo vienkārši neviens pat nepamanīs. Bet tu laiks gāja. Un te jau tu palīdzi Karīnai izvēlēties krāzu plēju. Kā redzam, tas netika darīts skaidrām prātā. Tādēļ nākamajā rītā pamostoties Karīna bija pārsteigta, tad plēja likās bišķi smukāka. Nu, pēc tam jūs devāties neilgi pēc tam ceļojumā uz Romu. Tikāt līdz Kolizejam, bet netikāt līdz Pizas torņiem, tāpēc Evalds te nav Pizas torņiem. Un pēc pieredumā Karīna ir tālajā galā. Oh, baby. Un šodien mēs pusējam bijušajiem esenšalām. Karīna ir uzvienojusies tik tālu, ka Evalds viņai dod savas arī te traukšanas lietas, iespējams drīzumā pat atļausīt braukt ar savu rīti. Tā nebūs, ja? Tas ir vienīgais, kas laulīgi līgumā ir iespējams. Un ir tā, ka ir daudz cilvēki, īpaši čati, kuri počējās ar krutām svešu cilvēku mašīnu. Jūs tā nedarat, jo jums ir prāts. Bet jūs počēties ar svešu cilvēku bērniem un mums atkal ir redārs. Kurš 25. septembrī Instagramā iepostoja Eirolandes sezonas pēdējo pasākumu. Kas te šitais ir? Savulaik Evalds man informēja, ka viņi dzīvo penthausā. Tas ir ļoti zolīts veids, kā pateikt, ka jūs 19. brēmžos dzīvojat. Mums viņam kārtīgi šo vakaru, jo pirmās kārtas viņš jau ievēja mūžā. Un Evalda, vai tu Karīnu nekad nereaģēji tā, kā tu reaģēji uz bijušu viltiem? Mashed potato
poignet, je passe le temps. Je roule comme si quelqu'un m'attend. Puis je cale le pétard entre mes dents. Bah ouais, j'sens la bécane. J'fume la peur. J'm'en bats les couilles, c'est dangereux sa mère. J'vois que des barreaux en fer. La bécane crie et chante de l'enfer. Sur un gros fer, bah ouais, j'sens la bécane. J'fume la peur. J'm'en bats les couilles, c'est dangereux sa mère. J'vois que des barreaux en fer. La bécane crie et chante de l'enfer. Sur un gros fer, bah ouais. La craie a focalisé. La haine que on se piste balisé. Ouais. J'sens la bécane, cani. J'sens la bécane, cani. J'fume la beurre. J'sens la bécane. J'sens la bécane. J'fume la beurre. J'm'en bats les couilles, c'est dans sa mère. J'vois que des barreaux en fer. La bécane crie et chante de l'enfer. Sur un gros fer, bah ouais. J'sens la bécane. J'm'en bats les couilles, c'est dans sa mère. J'vois que des barreaux en fer. La bécane crie et chante de l'enfer. Sur un gros fer, bah ouais. Bah ouais.